Kāds sajūtas pirms play-off, kāds noskaņojums? Kas uzdevums bija dabūt uzvaru, lai varētu sākt play-off, lai play-offs varētu sākt mājās, nesanāca, bet, neko darīt. Mēs pietiekam labi šogad spēlēm izbraukumā, tā kā es domāju, nav par ko satraukties. Brauksim un mājās būs uzvars. Kāds vispār sajūtas par play-offu noskaņojums? Ko lieliski, pagājušajā gadā mēs jau nespēlējām. Šodien mums tāda iespēja ir, jādod visu spēku un jāprāda vislabākais sniegums. Paldies tev! Paldies! Kopā ar jums esam aizvadījuši vienu no labākajām Rīgas Dinamo regulārā čempionāta sezonām mūsu pastāvēšanas vēsturē, un pēc 54 regulārā čempionāta spēlēm 13.–14. gada KHL sezonā Rīgas Dinamo ir ieņēmis augsto 5. vietu, un šī gada izslēgšanas play-off kārtas spēlēs tiksies ar Ukraiņu komandu Donbass no Doņetskas. Pēdējā spēlē mēs piekāpāmies ar 0-1, bet es domāju, ka tā bija tāda ģenerāla iesildīšanās pret izšķirošajām spēlēm, jo pirmajā kārtā, kuras sāksies 7. un 8. martā, bet šeit, Arēnā Rīga, mēs jūs visus gaidām jau pirmdien un otrdien, 10. un 11. martā, kad tiks aizvadīta 3. un 4. play-off spēle pret Doņetskas Donbass. Mums šeit ir jābūt, un mums ir jāatstāj visi savu spēki, tāpat kā Rīgas Dinamo. Katrs un ik viens no spēlētājiem atstās savu pēdējo sviedru lāsīti šeit uz Arēnas Rīga ledus, lai mēs tiktu pēc iespējas tālāk un augstāk šajā te brīnišķīgajā sezonā. Bet pēc 4 dienām ir 8. marts, un cienējamās Rīgas Dinamo līdzjutējas atļaujiet man gan savā, gan visu mūsu spēlētāju un Rīgas Dinamo vārdā sveikt jūs šajos brīnišķīgajos 8. marta svētkos. Bet neaizmirstiet, ka jau rīt 5. martā no 12. dienā ir pieejamas biļetes uz pirmajām mūsu play-off mājas spēlēm šeit Arēnā Rīga. Turam īkšķus par Rīgas Dinamo, atdodam savas balsis par Rīgas Dinamo un cīnamies kopā katrā play-off spēlē, lai mums visiem veicās.